Sveiki, sveiki. Viena uzdevumiņa jāiet. Lielā grupā mums te ir ļoti daudz zemnieku saimniecība Jaunkalni un Andris Mizāns, ja? Andris Mizāns saimnieks. Jā. Jā, un līdz viņš stāstīs to, ko jūs gribēsiet dzirdēt. Tad stādīšu priekšā Dagdas novada Bērziņu pagasta zemnieku saimniecības Jaunkalni īpašnieks Andris Mizāns. 2015. gada lauksaimnieks Dagdas novadā. Viņa saimniecība atzīta. Un tad šodien viņš, pēc tās programmas, kas no Prēļu novada pieredzes apmaiņas braucienā Dagdā stāstīs par savu saimniecību, jā, par to, kas bija plānots, un varbūt tas arī Elza iepazīstinās, kas bija programmā paredzēts, jā, lai Andris arī pastāstītu to, ko jūs tiešām gribat dzirdēt. Īstenībā, kad izveidot visu pareizi par šķirnēm, par zemi, problēmas, tas, man liekas, diskusija veidā. Jā. Mērķis pieredzes apmaiņa, protams, jā, tieši tā. Ko var iegūt, kā saka, katras novietnes, tā, jā, novietnes izmaksas, tās bija Latvijas vēl. Mēs nodarbojas pārsvarā, gaļai nenodot nevienu lopu, tad šeit ir nedaudz savādāk. Andris lielākoties tirgo gan arī savus lopus pārdot vaislā, bet lielākoties gaļai, ja? Bulīša gaļai, telītas visas vaislā. Jā. Tātad varbūt saimnieks par savu saimniecību, kad definēta, kad sākāt, Sākās, jā, vēsturi var sakot, jā. No paša sākuma, tad jau palīdēšu, tās arī no sevis. Vēsturi dibināta bija vispār 1997. gadā, bet tur vēl bija slaucamās gotiņas, tur kādas 8 laikam. Sieva bija no pilsētas, apnika, pie viņām doma bija tāda, ka vajag kaut ko dzirdams bija par šitiem gaļiniekiem, lopiem. Kaut kādu informāciju vācu, kamēr kaut kur izdabūju, ka tomēr Latvijā jau ir viņas, tās gaļinieki visādi lopi. Par šķirnēm arī tur tikai viena laikam 2 vai 3 bija toreiz Latvijā, kaut kā gribējās baltās gotiņas, tik pie baltajām gotiņām. Pirmās es ievedu tikai 2002. gadā, tikai ievestas no sākuma 10, pēc tam 4. No 14 gotiņām sākās saimniecība. No ārzemēm, jā? Nē, jau dzirdēts ādami tādi no aizkraukles, no viņiem tikai iegādāts. Un kopš tā laika tad vakarā apskatījos aktuālu informāciju datu centrā Andu ganāmpulkā pāri 200 bija. Tā tas arī ir, ja? Būtu pāri 500, ja netiktu pārdotas tur. It kā pa platībām viss pietiekoši uz 500. Platības lielas ir? Kopā ar nomu bez 6 hektāriem pie 500. Lauksaimniecībā izmantojam tas, ko viņš ir iesniedzis. Saimniecība ir bioloģiska, un tā arī saimnieko. Te ir vienkārši tā, ka pie zemnieku saimniecība graubus, tur ļoti daudz cilvēki interesējas par to darbinieku skaitu, cik tas strādā. Cik te pie tevi strādā? Viņam 100 hektāru līdza zemes jāapsaimnieko 2+4 bērnis vai ģimene, un kā tad tev? Jā, ģimenei strādā. Brālis piepalīdz dēls. Kopā pieņemsim, tie cilvēki, kas ir iesaistīti, varbūt nav tā, kā tur pastāvīgi strādā, bet kas ir piesaistīti darbā? Nē, vasarā vēl, tā pārsvarā tikai, trietā mēs tā mēģinām, pēc tam jau vasarā. Sezonā darbos, tādos, ka lobarības sagatavošanā, tad jau jāpiesaista vairāk. Bet tehnika ir sapirkta diezgan ar vienu var normāli paveikt tos darbus, ne tā, gadās pa naktīm jāpapļauj un viss kaut kas. Jā, tad, kad zemnieku saimniecība ļoti aktīvi iesaistās arī dažādos projektos, kā mēs redzam arī šis te. Būvniecība arī uz projektiem. Būvniecība, jā, tehnika tāpatās ļoti aktīvi tā kā šajā jomā strādā. Bez maz vai katru gadu? Naudiņa, visi projektu naudiņa tika izņemta jau līdz 2020. gadam, tā kā vairāk palikām bez projektiem tagad par savu naudiņu, ko varēsim iegādāties. Lūk tā kā šeit mums vispār novadā
ar tādiem invazīviem augiem ir diezgan liela problēma tieši Bērziņu, Ezernieku un Svariņu pagastos, jā, bet tieši gaļas lopi ļoti... apkārtnē manā, tā kā bija savhoza fermas, tikai ievesti tie latvāņi, sēti tie pat uz Baltkrievijas pusī un līdz ar to līdz kamēr es neapsaimniekoju, te iebraukt nevarēja. Ar autobusu pa šito ceļu, ja braukt, vajadzēja pa tuneli pilnīgi. Latvāņi visi ielīkuši iekšā, tunelis bija tās Latvāņos. Bet šeit mēs tagad gluži pretēji situāciju redzam, kāda tagad lauki ir. Gaļinieki ļoti labi pildi savu darbu. Ļoti cenšās. Varbūt kādi jums jautājumi būtu, lai tā mums raidāka saruna veidot. Cik jau laikā jūs tikāt vaļā no Latvāņiem, ja jūs sakat, ka te bija alējā Latvāņu? Kāda? Viņi arī atjaunojas, vienalga kaut kur sēkla saglabājas tur 10 gadu un vairāk un kaut kur izbirst kaut kāda mežā un viss viņu iepūš iekšā, atkal tas pats notiek. Viņai tagad nav iznikusi. Kaut kur jau ir, viņa pilnīgi pārāk daudz, viņa tur tikt jau galā nevar no viņa. Es tā domāju, bez... Nu, līdz tādam stāvokļam, kā tagad teiks. Cik gadu tas pagāja? Nu, es nezinu, šitas lauks un ziemas pastaigu lauks. Šitas pilnīgi bija, nu, nekādas citas zāles nebija, tikai Latvāņi bija šeit. Nu, jau gadi kādi... Mošu 5 kādi jau neredzas neviena Latvānīša. Kā jūs ar viņiem galā piekat ar Latvāņiem? Nu, pārvarāt, lopi apēdi. Lopi apēdi. Ar aršanu? Nu, ar aršanu, ar aršanu ļoti labi, ja papuvis attaisi, jā, bet arī tur pie Baltkrievijas lauka, nu, izstrādā it kā āboliņu iesēja, viss viņu nav. Meža cūkas atnāk izrokt plekīti, viss no tā plekīša atkal sākas un aiziet tālāk. Meža zvēri arī, nu, pat mūsu lopi, kur ieiet mežā, kur nobirusi sēkla, tad pielasa un aiziet uz lauku un atnes sēklu to. Sienu gatavojat? Nu, skāpsienu tā, tik rudenī, kurus piebarot teliņus, vēl it kā teliņi tur tādi 4 mēnešu, lai piebarot līdz 8 mēnešiem, tad tām gotiņām atsevišķi noškirojas viņas. Tikai tām gotiņām. Šitām kvantumam sienu sagatavot tā taču problēma. Nu kā, nu šogad tā... Jā, ka labi laika apstākļi, jā, ka nav. Nezinu, kā viss. Viss ir ierasti, jā. Kaut kā, Viņi žāloja, jā. Pasūti laiku. Kā pagājušā gadā vispār problēma nebija, aizmirstu tur. No tā, jā, līdz augusta beiga kaut kur jāiet tur. Zālā jūs atjaunojat? Nu, jā. Nu, tā, aktīvāk sākšu tagad atjaunot. Nu, iegādāt tāda tehnika, nebija ne sejmašīnas tādas speciālas, nekā, nu, un laukus, lai izlīdinātu šitā iegādāta. Prieks pēc viņa skatīties uz lauka, kā izbrauc, kur savhozu laiku vēl lauki uzarti, viņi tur baigi, nu, vispār ar kultivatoru nevar iestrādāt tā. Ar šitas kā galdu iztaisa to tīrumu. Varbūt tās parādīsim to novietni, kā viņi izveidot ir. Mammas. Jā, mammas 90 kaut ko tur bija. Tas ir Šarolē visi. Nu, krustojam man arī. Līdz ar to, ka bija slaucamās gojas, mēs jau krustojām ar mākslīgi tās ar Šarolē. Līdz ar to tur krustojam viņi telītes atstājām pavairošanai un līdz ar to viņš baigi krāsains. Kā jūs uzskatāt, kas liela atšķirība, piemēram, tīškirnes jaunie tie, kas aug no krustojumiem? Nē, nu, pat krustojumies pateiktu labāk izaug. Jā, mēs varam krustojumi. Kur jūs bulīšas realizējat? Tagad jau 5 gadus zemam. Uz Turciju. Jūs tieši no saimniecības viņus bija? Uz izsoļu namu nevedat? Uz izsoļu namu es zaudējumā paliku. Ar turkiem naudu nebija problēmas, kā te vienam otram, ne? Zemnams tas vienmēr. Man nevajag, zinu, citām saimniecībām viņi uz pusgadu izņem uz priekšu pat naudu. Viņam pagaidām problēma vispār ar viņiem.
doto momentu kredīti? Nu šito jūs pārvidāt no Nē, šeit bija renovēt. Jā. Šitas viss ir. Šitas sienam domāts. Jā, tā ir kūs bija. Tā arī kā es to saprotu. Ar smaciņām mēs esam tik izvesti. Tā viņas tur tagad un pabeļiem un kas. Vai redzams, ka jau vārdu zemības kursu nedēļu bija. Nē, redzējām, gan kuras ir par sarakstiem, jo normāli būs ar viņām problēmu nebija, tā nevienu. Nav kā šogad 21 dienas bija, tā gāja kā gāja arī. Ir problēmas ar atnešanu. Vismaz nevajag skraidīt, varbūt tur nedēļu pie vienas braukt naktī pēc 2 stundām skatīties. Tā nozīmē, ir problēmas pie dzemdībām. Lieli. Lieli, jā. Jā, rīkā pārsvarā. Gadās viens bija 72 kilogrami. Kas no buļļēja no visa ganāmpulka 2 gadā, kaut kur 2 gadās. 3 vaisinieki man un no viena no otra gadās. Jā, tur jau. Tā jau nav izdevēja. Buļļus uz ziemu noškirat, sekošanu plānojam. Jā. Kad laišat bulli klāt? Šogad ielēdu bišķi kadnāk, kaut gan 25. aprīlī laikam ielēdu. Agri, te jau februārī kaut kur, jā? Tas ir, ka man, lai tagad uz doto momentu nebūtu nevienas dzemdības, lai viss pie siena darbi un viss. Tāpēc, ka, te pamas, bišku pamas vietas. Ja ir augstie mīnus kaut kādi, teiksim, 30, tad viņi ir mūs ārā. Nebija šitās, bija 30, bija dzemdības ārā. Šeit vecais bija caurvēji tādi staigāja, elektrības vispār nebija, šeit generators, lampiņa, pasildīt teļus kaut kādas, gadījās arī tur ar absolušām ausīm un visādi gadās. Ar dzirtnes? Jā, kā jūs dzirdat? Dzirtnes pagaidām nav. Viss ir zem apakšā. Kā ir ar traumatismu no ragiem? Ragiem, atteikšu viens tik gadījums bija, ka zarnas bija teļam izlēstas. Bet pašas govis, Bet es pats arī vainīgs tas bija. Manuprāt, šitie ir pa šauru, ne? Kur? Šeit Barotava. Šeit Barotava. Tur, vēl tālāk, tur būs uz turieni, tikai es tā uz ātru roku šito uzcēlu, lai... Ja nemaisa, ja viņām ir tā. Šeit arī, ja iedzina, es jau skatos arī, kuras ir agresīvākas, tad pie agresīvākajām, tad viņas kopā viss notiek normāli. Kuras bez ragiem, tās bez ragiem, it kā šeit pa boksiem sadalu, ne jau visas kopā. Pagājuši gadu vispār tikai krustojumi palika, visas, kas Latvijā, kas uz Turciju pagājuši gadu aizgāja, visas pelītes. Tā vēl nevar pavairot tik, cik gribētos. Gaigie beigšanas mēģinājumi bija. Tas bija, laikam, 2. gadā lielais beigšanas mēģinājums bija, kad asinis pirmo reizi vajadzēja nomiet. Pieredzes nekādas ar viņām strādāt, ko sabrauca vetārsti, šķūni iedzīt vajadzēja. Pa pirmo reizi neizdevās, pa otru reizi it kā puse iegāja, puse ne, kā rāva. Visi aizmuka. Mēs pakaļ nekad dzīties nedrīkst. 7 kilometrus aizdzinām, daļa uz Baltkrieviju, pāri upe pārpildēja Baltkrievijā. Es pakaļ kaut kā, bet tā ir viss, domāju, biznesam beigas. Kā beidzās? Beidzās, 4 laikam Baltkrievijā, kuros es pakaļ viņām. Citas palika šeit Latvijā, pēc tam 4 aizgāju tur pa purviem, vispār viena pašna būtu palikusi tur zemegles. Pa pēdām zināt. Zemegles kā tika, priekšējās kājas, viss viņa izraukties nevarēja. Grima jau nost, tur izvilku kaut kājas. Tās dabūju, pirmās tās dabūju. Tās, daļa nākamajā dienā atgriezās.
citas pēc nedēļas. Pašas atgriezās. Viņas sasauc, ja tur ir kaut kas paliek no pieredzes, viņas, bļauj kaut ko un sardziet atnāk. Varbūt jau, 2 gadi bija zināju to vietu, kur ziemā bija un viss. Es domāju, bet tur mašīnās pa tīrumiem laustas bija ko pakaļ. Dzen, it kā priekšā aizskrien ar mašīnu kloju, viņas pilnīgi rauj pāri cilvēkiem, it kā ķēdi veidojām, viņi neskatās neko, viņi rauj pāri, vēl tālāk aizdzinām. Tad no jūsu pieredzes sanāk tā, ka labāk ir arī izbēgi, tad vienkārši gaidīt, kamēr atnāks atpakaļ. Nedrīkst pakaļ skriet. Bet ko darīt? Ko darīt? Varētu mēģināt, pat ja viņas tās diezgan vai tu nepanāks vienalga viņu. Es tagad panācu ar kvadriciklu. Tagad, ja izraujas man kvadriciklu sabojās, viss viņas neklausa cilvēku vairāk. Necik, nulle. Kā kvadriciklus iedarbini, viss viņas jau saprot, viss stāv mierīgi. Nekur nebeig jau no kvadricikla. Viņi saprot, ka neaizmuks vienalga nekur no viņa. Suņi kaut kas tā, ko vispār vēl? To nepraktizējies. Kādu kontroli kaut kāda piebarošana, rītos kaut kā saskaitīšana veids vai neko neveic? Nē, vienu reizi gadā veids. Kad pazūd. Tāpēc jau Baltkrievijai tik lētas nesasarojas? Gadās, ka, piemēram, kādreiz trūkst, kad to kontroli? Nē, nebija tāda. Labas mājas, atgriezas atpakaļ. Tikai šeit telītes pāri ceļam. Telītes un prāpītās bojas. Protams, nezinu, kā jums, ja gribat, es esmu kā. Šitos lietojat jūs veikala lasiet? Jā, šitos es pats nelietoju, tā kā viņš man taisa. Paša lietotā. Paskaties. Nē, šitāds jau ir taisīts, jā, jūs ir tāds taisīt, bet es jau teicu, ka tu esi galīgi nemoderns. Bet paskaties, kāds kvantums. Tu domā, ka nesalasītos? Paliek pa konteineru. Priekš tā es jāvien, jāsēs pie veikala. Ekonomija. Bet jau sausā zemē tu nav arī izpraust. Šitas ir sūdīgs, vajag ar metolu, kas ir ar metālu. Ne ar plasmasu, bet kas ir ar metālu. Viņš dārgs ir. Bet viņš normāli tu pieregulē. Atmaksājas tie labāk atmaksājas. Nē, šitie. Ar korkiem? Gani, tur no rudzātiem gani. Skorpions. Tie vislabākie gani. Metru dabūt vairāk zemē to mietiņu un mitrāk. Šitiem ganiem jau rāda uz 3 gabaliem ir kāpēc 3 sazumējumi. Jā, tur, kur pieslēdz ganu, tur kāds ir tas uz to vienu polu. Tas, kas ir zemē. Jā, bet tur ir iedzēts. Mēs tur žurnālā vienā tie rakstīt par tiem vatvēļiem. Vīnas, kur ir brēkas plastik. Aizpozas. Tā kā tur ir bēgīgas plastik. Oi, pēc tam pazumāju. Ļoti skraujas. Burmudiņīši aiziet. Tas ir. Izklāzot, tas ir plastik. Viss ir viena vaina. Vērtīgo, man liekas, informāciju un jautājumu bija daudz. Jā, paldies. Bija ļoti patīkami, paldies, lai jau veicas. Jā, veicas visu, lai izvadās. Jā. Jā, tas jau uz puses, ka jau būtu jākaut kas.